Vai vēja enerģijas projektu attīstītāji maksājumi vietējām iedzīvotāju kopienām bija izšķirošais faktors, kas ļāva pārvarēt nemanā sētā sindromu Dānijā un panākt sabiedrības atbalstu šiem projektiem? In Denmark? Was it a deciding factor, or there was other significant factors to overcome? Yeah, it's a good question. I think generally speaking, Cilvēkiem patīk atjaunojamo resursu enerģija. Tā risina klimata pārmaiņu problēmu un piedāvā lētāku elektroenerģiju. Tādēļ kopumā cilvēki Dānijā to atbalsta. Taču vietējās kopienās, kur tuvumā paredzēta vēja parku celtniecība, vienmēr būs kāda cilvēku grupa, kura iestāsies pret vēja parku būvi. Jūsu minētās kompensācijas schēmas, lai kādā formā tās eksistētu, palīdz tad, ja cilvēki ir atvērti dialogam. Proti, ja kopienas pārstāvis saskata konkrētu problēmu, tad to ir iespējams risināt, un tad minētās kompensācijas schēmas palīdz pārvarēt grūtības. Tādēļ es teiktu, ka izšķirošais faktors sabiedrības attieksmes maiņā ir nevis kompensācija maksājumi kā tādi, bet projektu attīstītāju spēja un gatavība dialogam ar sabiedrību kopumā un tām pusēm, kuras konkrētais projekts ietekmē īpaši. Tā ir arī projektu attīstītāja darba sastāvdaļa, un gan Dānijā, gan citās Eiropas valstīs, kurās mēs attīstam savus projektus, mēs to darām ar prieku. Mēs vēlamies kompensēt neērtības, kuras radām, un uzskatām, ka tas ir tikai godīgi. Taču gadījumos, kad saskaramies ar cilvēkiem, kas nevēlas iesaisties nekādā dialogā, kompensācijas diez vai palīdzēs. Scheme, but how it should be precisely is very specific for each country and maybe even for each community. Un kā jūs rīkojaties, ja neapmierinātie un tie, kas nevēlas iesaistīties dialogā, ir būtiska vietējās kopienas sastāvdaļa, piemēram, trešdaļa vai puse? Ja neapmierināto būs tik daudz, tad diez vai mēs varēsim saskaņot vēja parka projektu ar vietējo pašvaldību. Ja dialoga veidā neizdodas panākt nekādu vienošanos un samazināt neapmierināto skaitu, tad mēs vienkārši ejam un meklējam citu vietu savam projektam. Taču būtu jāpiebilst, ka daļa no mūsu darba ir atrast vietas, kurās atjaunojamās enerģētikas projekts ietekmētu pēc iespējas mazāku cilvēku skaitu. Un tādēļ mēs ar viņiem runājam. Ja kritusies viņu nekustamā īpašuma vērtība, tad mēs to varam kompensēt. Ja nepatīk skats pa logu, tad varbūt to var uzlabot iestādot kokus. Ja grūtāk kļuvis piekļūt īpašumam, tad varbūt to var risināt ar jaunu piebraucamā ceļa palīdzību. Ja problēma ir celtniecības radītais troksnis, tad varbūt to var regulēt, vienojoties par stundām, kurās notiek trokšņainākie darbi. Par to visu ir iespējams vienoties. Taču man jāpiebilst, ka Dānijas realitāte ir tāda, ka sabiedrības vairākums vēlas atjaunojamās enerģētikas projektus, kas risinātu klimata problēmas un piedāvātu lētāku elektroenerģiju. Tādēļ parasti šādu neapmierināto skaits nav liels. Sabiedrībai šie jautājumi šķiet tik svarīgi, ka vairākums atbalsta atjaunojamās enerģētikas projektus.